protams, ka es fiziski nevēršu vaļā. Tas ir ļoti liels risks. Neviens vispār negribēja sadarboties tādiem. Tur kaut kāds tikko tur iesācis kaut kāds veikals, visas sienas piekrāmēts līdz augšai. Kā es no sīva varu saprast, kāds viņš ir? Pats tu visu nevar iemācīties. Varbūt arī nevajag. Sveicināti podkāstā Ceļš uz miljonu, kurā mēs tiekamies ar mazo un vidēju uzņēmumu vadītājiem, kuri vēl nav sasnieguši miljonu apgrozījumu. Un atklāti runājam par to, kā īstenībā ir būvēt biznesu, par grūtībām, mācībām un rezultātiem. Tikai praktiskas atziņas, kļūdas un patiesība no tiem, kas šobrīd to izdzīvo. Tagad pie epizodes. Čau! Čau! Čau, čau! Bet galvenais nenokrist ar visu. Jā, viss jau. Prieks tev satikt. Ko tieši Rocket Baby pārdod un kāda ir tā auditorija? Tad pie Rocket Baby var nopirkt ļoti skaistas dāvanas bērniņiem, mazulīšiem uz raudzībām līdz 5 gadiem. Visādas tur leļu mājas un virtuves un iglu lūčus. Tā ir ļoti daudz visādi suprīgi zīmoli, iglu, Connectics, Leewood, viss kaut kas. Tikai labākie. Tā kā var atrast ļoti suprīgas dāvanas un ar daudz, kas ļoti skaisti izskatās istabā. Nav tādas spilgtas krāsas, viss tāds mājīgs, pastelīgs. Viss vienkārši ritīgi suprīgi iztīsies tā estētiski un ļoti, ļoti skaisti. Un koku, viss tāds kvalitīvs un ļoti skaisti. Pa lielu šis ir internetu veikals, bet atvērām arī fizisku veikalu Liepājā. Lai var atnākt uz viesu, visu paskatīties un lai pašām forši strādāt. Liels galds, kur pakot, pašām visādi saturu veidot, filmēt video. Un tad arī liepājnieki var ienākt, visu apskatīt, apčamdīt. Un mēs viņus varam uzņemt un tā. Šodien mēs esam pie Ilzas, Rocket Baby īpašnieces. Ko teiktu, kā tu atšķiries varbūt no konkurentiem, ja tev jāsalīdzina tāds tipiskais rotaļlietu veikals? Jā, noteikti tas, ka mums viss ir uz vietas. Tas ir tāds, ko es gribēju uzreiz. Ka nav tā, ka pasūta un tad 5 vai 10 dienu laikā. Man gribēs, lai tā. Šodien pasūta, rīt ir klāt. Tas bija ļoti svarīgi ātrums, kvalitāte, lai visu var e-veikalā visu forši filtrēt. To vajag dāvanu tur 2-gadniekam, meitenītei. Visu, lai ļoti ērti, lai neapmaldēsties internetu veikalos. Pa lielam es nav tā, ka es tieši skatos tur uz saviem konkurentiem, bet es vienkārši skatos, kur man patīk iepirkties, kā man patīk. Es ieeju tur kādā veikalā, man gribās tur pēc krāsas atlasīt, pēc materiāla atlasīt, pēc zīmola atlasīt, un tad es tā arī būvēju to veikalu. Lai cilvēkiem ir ērti, forši, kā es pati gribētu. Tagad tas man bija tāds svarīgāks nekā kā būt kaut ko tāpat vai bišķi savādāk kā konkurentiem. Man vienkārši vajadzēja būt rītīgi kvalitīvi un superīgi. Kā teikt, ir daudz tādu vispārībā konkurentu, ja tu tā skaties Latvijas mērogā? Jā, ir daudz, jā, bet kaut kas ik pa laikam atvirstē. Bet pa lielam ir jau konkurenti. Man jau sākumā nelikās, ka es tur arī kotēšos vienā traukā ar viņiem visiem likos, kā var es tur vēl tikšu līdz, ka mani kāds uzsvers par konkurentu. Man liekas, ka tagad jau, es esmu kaut kādā tādā varbūt redzam, un cilvēki izvēlās un nāk atkal un atkal. Tā kā tā, konkurenti ir, bet es domāju, katram ir savs klients, un gan viņiem ir, gan man arī kaut kas atkrīt, kāds klients, un tā kā es ļoti pateicīgi, kāds arī pie manis iepērkās. Rocket Baby, es teiktu, no manu skatu punktu ir tāds inovatīvs rotaļlietu veikals. Attiecīgi es saskatu to, ka tev ir bijusi laba stratēģija no paša tā kā sākuma, ka tu esi tādu pareizo virzienu izvēlējusies. Jo, kā tu arī teici, ka tie citi konkurenti varbūt atkrīt, tad tā ir tāda izteikta nianse šai sfērai, ka bieži atver to rotaļlietu veikalu, pat arī fizisko, bet viņš, nav ilgtermiņa projekts. Tā kā viņi daudz aizvarās, jo viņi nav veiksmīgi. Kāda tev ir tā veiksmes atslēga, ko tu domā, ka tu izdarīji pareizi šajā visā? Jā, paldies par jautājumu, ja man ir ko teikt. Tas, kas man ir ļoti svarīgi, ka es vienmēr to darīju no sirds, visas. Man pašai ļoti patīk, milzīgi entuziasma. Man nav tā tikai, tur kaut kādu naudu nopelnīt konkrēti vai kaut kādu apgrozījumu sasniegt. Man bija tāds, vienkārši, es gribēju tā, visu, ko es daru, vienkārši no sirds izdarīt, tā kā man pašai patiktu. Jā. Okay. Ļoti forši. Tu pieminēji par apgrozījumu. Mums viena daļa no šova ir pastāstīt par to, kādā apgrozījuma līmenī pa eksistēšanas to periodu tu esi. Var pastāstīt auditorijai, cik jums ir tas reāli pa cik gadiem. Šobrīd ir apgrozījums? Jā, tā kā un cik kopējais. Es gribētu. Jā. Tā kā es jau varētu neteikt, bet tāpatās visi to var apskatīt Lursoftā un došana ar citur. Bet, šobrīd ir 250, pagājušajā gadā bija 250 000 ar PVN, tā kā, ko bišķi pār 200 bez PVN.
Nu jā, nu tāds, bet tas noteikti nav nekāds tā kā milzīgs sasniegums. Mēs joprojām, Rocket Baby joprojām ir tādā sākuma stadijā. Tas nav tā, ka, maksimāli griezt, kur mēs esam, tālāk mēs netiksim, mēs tiksim, un ļoti tālu tiksim. Tāda man tāda nostāja, ka tā noteikti būs. Tā kā, nu jā, tas ir vienkārši kaut kāds punkts šobrīd, kur mēs esam, bet, nu, ļoti pēdējais gads, nu, visu laiku katru gadu, katrs gads ir labāks, vienkārši neticam, cik, nu, normāli superīgi. Nu jā, tāpēc man ir tāds pārsteigums, mums redz, kāds aizvarās, kādam atkal, viņš arī varbūt ielicis te uzņēmā sirdi un to esā, bet viņš aizvarās, un tam man tāds, nu, cik žēl, jo man tā vispār nav, es nevaru iemēs, kā var tāda aizvērties, jo ir tik labi. Bet, nu jā, kādam kaut kāds brīdis pienācis, viņam vairs nav labi, un tā. Viņam arī tas bija no sirds, droši vien, un tā kā, nu, tā ir bēdīgi, protams. Jā, bet, nu, es esmu ļoti pateicīga, man tā nav, un man tiešām iet ļoti labi šobrīd, tikai uz augšu. Es teiktu, tāpat arī 200,000 un pār tas rotulietu veikumu tāpat ir iespējīgi. Tā kā es teiktu, ka tev ļoti labi tā kā viss ir izdevies šobrīd. Jā, varbūt tu vari pieminēt, cik cilvēku komanda jūs esat, kas to visu tā kā dara, ko cilvēki ikdienā neredz, kas ir tās Rocket Baby aizkulises. Jā, nu, sākās tas viss vispār, nu, tikai, protams, es viena pati un tā, bet, nu, arī ļoti daudz vispār viens cilvēks var paveikt, ja ir entuziasms un ir, nu, kas man ļoti bija un joprojām ir, man ļoti patīk. Bet jā, nu, kaut kādā brīdī, protams, sapratu, es vienkārši netiek galā vai ko atvaļinājumu, un tad man uzrādās pirmais arī darbinieks tā nejauši, un tad, nu, rītīgi forši, ka ir vēl kāds cilvēks, kas var izdarīt kaut kādas darbiņas, tur savdīt produktus, un ka nav viss vairs tikai tev. Tā kā, nu jā, šobrīd mēs esam 3, bet, jā, nu, katram kaut kāds savs darbiņš, bet, protams, mēs visi esam izgājuši cauri visiem posmiem, visi zina visu, bet, nu, katram atkal kaut kāds savs lauciņš, ko viņš tieši dara. Jā, bet, jā, tā kā es ļoti laimīgi. Nu, pirms 3 gadiem es tā nebiju domājis, jo palielam 3 gadus tikai mēs esam aktīvi. Es tā nebiju domājis, man būs 2 darbinieki, man kāds palīdzēs, man kāds savadīs produktus, sapakos pasūtīs. Tas vienkārši tik superīgi, ļoti forši. Nu, komanda vienkārši superīgi vērtība. Pat lielākā. Nu jā, tas ir arī apsveicami komanda. Man liekas, ir vienmēr svarīgi izvēlēties. Teiksim, tev varbūt ir kaut kāda specifiska atlases, tāda principi, kad tu izvēlies cilvēku darbā? Nē, man īsti nav vispār bijis tāda vai atlases vai kaut kāds CV tur iesūtīšanas. Man vien brīdi vajadzēja darbinieku. Un es tieši domāju, nē, es tikai ļoti negribu kādu CV. Kā es no CV varu saprast, kāds viņš ir? Nu, es gribētu kādu pazīstamu uzrunāt vai kaut kā. Jā, bet man šie cilvēki, kas pie manis ir atnākuši, viņi vienkārši uzradušies īstajā laikā un tik superīgi un ar entuziasmu. Nevis tā, ka viņi atnāk uz darbu un viņi vienkārši atstrādā savas stundas, bet viņiem tiešām ļoti patīk, un tad mēs kopā te varam iefanot, tur atnāk jauna preci, un mēs tur, cik viss ir smukas un tā. Jā, tas ir ļoti svarīgi, bet jā, kā uzradās šie mani darbinieki. Viena man bija draudzenīte, viņa vienkārši piedāvāja palīdzību, es tur teicu, man tur kaut kas, kaut kur jābrauc, man kaut vai kas papako, un tad jā, tā viņa piekrīt atnākt, un tad jā, viņa ļoti labi sanāca, viņa vienkārši es uzreiz redzu, viņa viss tiek galā, viņa man neprasa tur pa kodiem klikšķiem, kur kas jāspiež, viņa vienkārši, es jau atradu visu, vienkārši, superīgs cilvēks. Jā, un tad viņa piekrīt man palīdzēt vēl un tā viņa joprojām šeit ir, es ļoti priecīgi. Un tad vēl pievienojas mums viena meitene, un šī meitene arī nebija caur CV un kaut kādām tādām atlasēm un grūtām, bet viņa man vienkārši uzrakstīja Instagramā, un jā, vienkārši ka viņai ļoti patīk, viss tas mūsu saturs, ka viņa jūt tā, ka, šī ir tāda mana vieta, kas jums tā jūt, ka mums vienkārši saskan ļoti, ka viņi arī gribētu šādu darbvietu, un tā, man jau, protams, arī šeit patīk, un ka vēl kādam ļoti tā, varētu šis forši. Jā, un tad pēc kāda laiciņa mēs atkal sazinājāmies, un tad viņi atnāca pamēģināt ko dienu, mēs varam pirmās dienas, viss ļoti superīgi, un tā, un viņa viss patīk, un jā, tā mēs esam, viņa jau vairāks mēnešus pie manis arī ir. Tagad mēs esam 3. Jā, ļoti brīnišķīgi. Jā, tas, ka tas entuziasms ir, tas man ļoti svarīgi darbiniekos. Un ka tev patīk tas darbiņš, ka tu smaidi nāc, ienāk kāds klients, tu smaidi, vai kaut kāda problēma, kāds zvanu, kaut kas ir, vai raksta. Bet nē, mēs tur mīlestīgi visiem atbildam, un visas problēmas arī atrisinām tur ļoti mīļi, un viss beigās ir nevis tur dusmīgi, ka mēs kaut ko sajaukuši, vai kaut kas ir saplīsis aizgājis, vai ko. Bet nē, vai beigās vēl ir pateikt, cik paldies jums, tur tāda, ļoti forši, un tad cilvēki atgriežās un patīk, un viss tā sirsnība un mīlestība, ko mēs ieliekam. Tā kā tas ir ļoti skaisti. Tas ļoti iespējīgi īstenībā, ka tu ar tādu tā kā pozitīvu, labu auru es piesaistīšu arī 2 komandas biedrus, kas atbilst tam,
tā kā, ko tu esi meklējis, un tā kā šim brandam arī, man liekas, to īstenībā lielākai daļai uzņēmumu, nu, īstenībā grūti ir izdarīt, ka tu tā kā no sevis tā kā spēj iespaidot tā, nu, savu darbinieku, ka viņš tā palikās, un tas ir baigi forši. Jā. Tad, ja mēs runājam par kaut kādiem pirmsākumiem, Rocket Baby, varbūt tu var pastāstīt vienkārši, kā tu to visu sāki un kāpēc vispār tā kā uzsāki? Jā, nu tāpat kā ļoti daudz jaunās māmiņas, es arī iesāku dekrētā. Jā, man bija pirmais bērniņš, tad es vienkārši baudīju dekrētu, un tad bija otrais bērniņš, un tad man turpinājās dekrēts, un tad, jā, nu kā es par nonācu, ka man kaut kas jādara un kaut kas jātais, es jau varēju atgriezties vecajā darbā, bet, nu jā, man piedzima bērniņš otrais, un viņam bija 2 mēneši, un bija, nu tad vispār es sāku, tagad viņam bija 2 mēneši otrajam. Un tad, nu jā, vienkārši mēs pārvācām uz Liepāju dzīvot jau, nu, uzreiz pie pirmā bērniņa. Un tad, nu, vajadzēja iet uz skolām raudzībām vai uz dzimšanas dienu bērniņam. Un es zinu, ka Rīgā ir tāda forša veikala, ka tu ieej, un tur, viss patīk, viss ir tik skaists un interestīgs un pasteļtoņos. Un to vienkārši, katra dāvana vienkārši ideāli. Nu jā, un man tāds bāc, Liepāja vispār nekā nav. Nu nav vienkārši tāda skaista veikala. Nu visādi tur plasmasiņas, arkoni, zaļi, zili, bet man gribējās pastelīgi un viss tā jauka. Nu jā, un tad es kaut kā tā izdomāju. Nu, nebija tā, ka, jā, viss es atvēršu tagad fizisku veikalu. Tā vispār nebija. Vispār šis fiziskais veikals tikai ir no novembra, tā kā daži mēneši, nu, pusgads. Jā, bet, jā, un tad es domāju, es pat nezinu, kādas tam nonāca. Man vienkārši likās, kaut ko vienkārši jāpačekina tur datorā. Es mācēju jau tur Shopify, no iepriekšējā darba ļoti daudz, ko biju iemācījusies. Un es domāju, protams, ka es fiziski nevēršu vaļā. Nu, tas ir ļoti liels risks. Tagad viss notiek internetā. Un es domāju, labi, pačekināšu tur Shopify un vienkārši pamācīšos kaut vai intereses pēc, vienkārši kā būtu atvērt, kā tas ir izveidot no nulītes. Jo, es to arī iepriekšējā uzņēmumā biju, ne tieši no nulītes darījusi, bet visur tur klātajā procesā. Tā kā, es jutos tad brīvi tur. Bet, to visu ceļu no nulītes, maksājumi, tur piegādes, pakamātu, tur integrācijas, to es nebiju darījusi. Un tā kā es viss vienkārši, sāku tā lēnām kaut ko darīt pa vakariem vai kamēr bērniņš guļ. Un, un sāku darīt, un man ir tāds entuziasms, es gribu vēl, kā šito var izdarīt un kā to var izdarīt. Un es, un tā vienkārši katru vakaru tādā hobija līmenī vienkārši tur kaut ko čikināju, mācījos, un es vēl tā domāju, pat ja es neatvēršu, tas nekas, es būšu kaut ko iemācījusies jaunu un atgriezīšos vecajā darbā, es vairāk to Shopify vēl tur varēšu izprast, un, tas tikai pa labi nāks. Jā, un tad jau tik tā bija tikts, ka vienkārši tāds, es jau tur visu kaut ko pieslēgusi, intereses pēc un tad tāds, man reāli viss ir. Es esmu pieslēgusi apmaksas, es esmu painteresējusies par pakskapiem, kā tur viss tur saintegrēt un viss jau tur tāds ir. Un es tādu, es jau tik tāls tikus, es nevaru to vienkārši laist zudībā. Tāds vienkārši bija. Es tad klausos arī savu, kāds sakars, kāpēc es tā darīju? Kā es varēju, hobiju pēc vienkārši kaut ko tur attaisīt veikalu. Jā, bet tā vienkārši bija. Un interesi pēc spēlēm. Un tad tāds viss ir reāli gatavs. Un kāpēc es nepasūtīju kaut kādu pirmo preci un tā. Un es tur, labi, atrodu kaut kāds piegādātājs. Es jau zināju, ko es spēlēju un gribu kādus tur tos piegādātājus. Un tad es sāku rakstīt kaut kādiem piegādātājiem. Pārsvarā neviens vispār negribēja sadarboties tādiem. Tur kaut kāds tikko tur iesācis kaut kāds veikals. Tur jau vienmēr vajag iepirkums, minimāli pasūtījumi, visādi noteikumi un tā. Un es jau, protams, ko es tur varu atļauties kaut kādu mazumiņu. Es pat nezinu, vai man kaut viens cilvēks nopirks. Un tad es domāju, labi, ir nekas. Un tad es no tā māmiņa algām tā arī sāku pirkt. Bet, un tad pirmais pasūtījums man bija 800 eiro. Tagad to es nopirku. Un tad, tad man ienāca istabā, manā mājā, istabā vienā, tad ienāca šīs kosts, un es tur bērnu vaļā, vienkārši, ak, dieni, kā tas var būt? Es to daru, tā kā. Un tad es palaidu, un vēl par to internetu veikalu man bija ļoti svarīgi nevis tur, kaut kādā līmenī tur uztaisīšu un attaisīšu. Es gribēju tā, es kaut vai, es viņu vispār kādu pusgadu taisīju, un tad, augustā sāku taisīt, tur ļoti lēni, tā kaut 2 mēnešus neko nedarīju, un tad aprīlī tā kā palaidu. Un es gribēju palaist tā, lai nevis tur, viss kaut kas nestrādā, viss kaut kas slikti, bet es gribēju tā, lai viņi ienāk pirmais cilvēks, viņam viss patīk, tā kā filtri. Protams, tad jau nebija tagad, bet tāpat bija, ļoti labi. Daudz labāk nekā kādam uzņēmumam vēl šobrīd. Un tā kā tā. Un tad es atvēru tajā aprīlī un tagad, es vienkārši ieliku, viss tur tā kā strādā, bet, protams, kurš tad zinās ienākt rocketbaby.lv un kaut ko nopirkt. Neviens jau nezinās, bet es arī ļoti tur biju iedziļinājusies tā. Es jau no pirmā produkta, es ieliku tos savus 800 eiro vērtos produktus pirmos.
Man bija ļoti svarīgi ielikt nevis vienkārši bildi un cena, bet tur apraksts. Es jau tur iepriekšējā darbā pa SEO, visu kaut ko tur tā zināju. Es tur zināju, kur tur alt teksti un visādas tur gudras lietas. Un tad es visu tur, pirmais produkts, visu tur perfekti pie bildēm aprakstu. Visu, ko es zinu, es visu ieliku maksimāli tajos pirmais produktos jau. Un tad man liekas, ka šādā veidā arī nonāca tas pirmais klients pie manis. Un es visā šokā. Kāds varēja noticēt, ka šis ir īsts veikals, vai viņš man ienāk tas pasaules, es visā šokā. Ka kāds ir ienācis un tā, jā, šis ir īsts veikals, es pirkšu, man tāds, kā es to uztaisu un kāds notic. Jā, tā kā tas ir rēcīgi. Jā. Un tā bija, un es biju vienkārši pilnīgi šokā. Es, protams, lēkāju mājās un zvanu vīram, visiem tur, liels notikums un tā ļoti skaisti. Jā, un tad es atceros, ka es gāju pirmo paciņu likt un fočējos, nesis pakamāt un nofočējos virs tā selfie un tad likt pakamātā, jā. Un tad jau pirmā mēneša, protams, nebija tur, ienāk 1., 2., 10., 100. klients. Nē, taču, pirmā mēnesī, pirmajos vairākos mēnešos bija, nebija dienā viens pasūtījums, bija varbūt mēnesī. Pirmā mēnesī 1 vai 2, tad tur otrajā 5, tad trešajā jau 20. Bet, tā ļoti strāva. Pēc kāda pusgada jau bija tāds, gandrīz katru dienu atnāk kāds pasūtījums. Tā. Un tad jau, īsmā, tad jau sāk ieskrieties kādi 4 mēneši, un tad jau bija tāds, man jābūt mājās, man jābūt gatavībā izsūtīt. Tā kā, un es ņēmu vēl kaut kāds ražotājs klāt. Viss tas māmiņa algas pa lielu, es visu laiku vienkārši liku iekšā un pirku jaunas produktus un jaunas ražotājs, kas man bija, un noskatīt. Un jā, es par šo runāt daudz, jo man ļoti patīk viss šis, viss šī nodarbošanās vispār. Ļoti, ļoti forši. Jā. Ļoti pozitīvi, man liekas, baigi interesanti, kā to pastāst arī, to sākumu, ka tu tā kā reāli arī ar 2 bērniem, tu uzsāki kā mamma. Man ir līdzīgi, es savu biznesu uzsāku tad, kad man bija pirmā meita piedzimusi. Es tā kā arī aizgāju no iepriekšējās darbvietas un attiecīgi sāku tad un pa vidu pievienojies otrais bērnims, tā kā mūsu ģimenē. Arī man tāds sākums līdzīgs, es teiktu, kāds paralēls valku, ka 2 bērni, sākt visu darīt. Man liekas, tā tāda baigā motivācija arī, ka tev ir mazi bērni. Tas pavisam citā līmenī, ja salīdzinu vienkārši sev pats pirms tā kā ģimenes ar bērniem un tā kā pēc, ka tev ir tāda iekšējā tāda motivācija. Tā jau nav arī tādas baigās izējas, varbūt tajā brīdī tev ir vienkārši jāiet un jādara. Kā tu teiktu, tajā brīdī, kad tev tā kā 2 bērni, arī tu tā kā mamma, arī dzemdēji, vai tas tā kā bija viegli to visu samanedžēt kopā? Pirmais bērns jau gāja dārziņā, otrais bērns, viņš ir sīdainis, 2 mēneši, ļoti daudz gulēja dienas, un tad man vienkārši bija tāds entuziasms, es uzreiz kā aizmēju bērnus, pie datora, tur visu kaut ko tur daru, man tur milzīgs saraksts, kas vēl jāizdara, tas, un es tik priecīgi, ka var kaut ko visu svītro, un es šito izdarījus, un to izdarījus. Kaut kā ļoti interesanti tas vispār viss sākās. Un tad, tad, kad viņš guļ, tad arī pilnīgi katrs vakars bija, es ieliku bērnus gulēt, es neizskatījos televizoru, es neko tādu, es vienkārši uzreiz paņemu datoru. Pat ja televizors iet fonā, nekad, es vispār par šiem gadiem neeskatījos televizoru, vienkārši skatījusies. Visu laiku man ir rokās dators, un tad viena acis kaut ko paskatos, bet visu laiku tur strādā, man tā patīk, viss iet uz priekšu, tā. Tā kā pa vakariem, pa naktīm, un es tā izraujos, ka tur līdz 2 naktī, un es nevaru iet gulēt, tāpēc, ka man gribās vēl tur pabeigt, un vēl kaut ko bišķi izdarīt, un tā. Un tad jau bērniņš jau tur mazāk guļ, un tad es kaut kad arī auklīt piesaistīju, tad, kad vajag riktīgi tur, vajag man tagad riktīgi daudz stundas tur padarboties, un tā. Un tad, kad jau bija jau aktīvs veikals, tad jau bija arī kaut kāds tāds termiņš, man vajag ilgi šito, pabeigt šito, un tā. Bet, es nezinu, viss tā tiešām ļoti plūstoši, bez tādām milzīgām tur, biznesa plāns tur, nebija vispār sarežģīti, viss bija tā ļoti maigi, arī nebija tā, ka es, tagad atskojos, es nekādas kredītas, nekad neņēmu nekādas, nedarīju neko tādu, es gribu, un es tādu iepirkšu pa 20,000, nē, es ļoti tā prātīgi, tik cik man ir, pat tik es iepērku, nopelnu naudu, vai dabūnu māmiņā algu, atkal ieguldu un pērku, un nebija tāds milzīgs risks, kad,
es tagad aizņemšos, un man tagad būs jādod tajā un tajā datumā. Nu, kaut kas tāds, nekad mūžā nekas tāds nav bijis. Tā kā viss ir bijis tā mierīgi, man arī bija tāds, nu, miers par to, kas tad palēm var slikts notikt. Nu, ja pat man nesanāks šis uzņēmums. Nu, nekas, es jau viņus necepu bulciņas, kas tur rīt var palikt vecs. Es viņus nenotirgošu šodien, notirgošu pēc pusgadu. Nu, nav vispār risks. Un pat ja neviens mūžā neienāks Rocket Baby, es vienkārši paņemšu un nopārdošu kaut kādam citam uzņēmumam. Nu, tā kā man, nu, tādā ziņā vispār nebija stresa tur, ko es darīšu, ja neviens nepirks. Nu, ja nepirks, man ir milzīgi mācība, visu kaut ko es iemācījusies šajā laikā. Bet, nu, palēm tas nenotika, visi superīgi. Bet joprojām, man vienmēr ir atpakaļ, šis ir pārdod. Tā, kā nu cita, viss būs labi. Bet nu, tas nenotiks. Mums jātiek līdz miljonam. Man liekas, tā ir laba atslēga, ko tu saki, un es pamanīju, ka es arī tā, ka tu izmantoju bieži. Tā kā, nu, tas sagatavojas kaut kādam tam sliktajam variantam, ko tu, nu, tā kā vairākas reizes pieminēji. Nu, jā, ja kaut kas nesanāks, tu jau vienmēr var atgriezties kaut kādā citā vietā, nu, tā kā iepriekšējā darba vietā, vai, nu, to preci nopārdot kādam citam uzņēmumam. Nu, tā kā tev vienmēr ir tas izējas scenārijs apmēram gatavs, tā kā, nu, man liekas, dzīve tev pati tā arī īstenībā, ka tu esi gatavs tādām lietām, viņi tev pavada tā kā, nu, uz priekšu. Kaut ko tādu, nu, tā kā forši to arī tā kā dzirdējam. Nu jā, mēs dzirdējam tā kā kādu sāki un kādas tas bija lietas, tas sākums. Ja varbūt pastāst, tu tā kā minēji, ka tev iepriekšējais darbs bija tieši ar SEO un mājaslapām saistīts, ko tieši tu tur darīji un kā, nu es saprotu, tev tas arī palīdzēja tā kā vispārībā šo uzsākt. Jā, nu bija ļoti sprīgs uzņēmums, kurš iepriekš tādā nebija tā, ka es negribu atgriezties. Es gribēju atgriezties, bet tas bija Rīgā un tā, un man atkal ļoti patika Liepāja. Un, nu jā, palēlam, es būtu atgriezusies, bet kaut kā vienkārši nāca tā ideja, un tad, nu, nesanāca atgriezties. Un tā. Bet nē, nu es te uzņēmumu vienkārši, nu, visu, ko es iemācījusies tur. Nē, nu vēl jau kaut kādos darbos, kaut kur strādājis, kaut ko apgūs, bet, nu, tur man bija tāda iespēja visu kaut ko apgūt, ļoti uzticējās tie īpašnieki, un, nu, tā, un, protams, no nulītes visu tur, tas uzņēmums, kurš iepriekš strādāja, arī sākās no nulītes, tas bija pirmais darbinieks, un tad līdz pat dekrētiem tur strādāja, un visu tur, nu, pirmais internetu veikals tur, uz tādas sistēmas, nu, tur nebija labi, tad, pārējām citas sistēma. Es arī tur visur iesaistos. Nu, visu, ko es arī darīju šim uzņēmumam, es darīju ar tam uzņēmumam tur. Nu, labi, tagad jau citā līmenī, es tur visu maksājumu sistēmas integrāciju. Nu, viss, bet, nu, tur es arī ļoti daudz ko, nu, visu, pa lielam, visam var aiziet cauri no tāda pilnīgi bāzes lietām līdz jau, nu, pēc tam jau tur kāds cits kaut ko pārņem, tad varēja atkal kaut ko jau tādu lielāku un tādu kaut ko, nu, redzēt ļoti daudz no tā uzņēmuma. Visu, tā kā visos līmeņos, visur būt klāt, visur iesaistīties un pa visu zināt, un tas, nu, tad arī man tāds, nu jā, peļņas procents, tos, nu, es tādas lietas, nu, vienkārši kaut kā zināju, kas ir normāli, kas nav normāli, nu, viss kaut kādas knīfiņus, nu, ļoti daudz, ko es no tā iemācījos. Tagad es, nu, vispār tā vislabākā skola, kādas izgājis, jā, es ļoti pateicīgi. Joprojām, nu, mīlu šo uzņēmumu, daļa no manis ir tur. Tas ir baigi forši īstenībā. Man ir līdzīgs stāsts. Es kādreiz strādāju tā kā māklis, kaut kādu laika posmu. Es teiktu, ka nu, tādu baigu savu to, no operāciju mindsetu es esmu aizgūs no tieši tā priekšnieka. Nu, tā kā viņš tādu bāzi ielika, kā vispār darboties, kā operēt. Un, nu, tas ir baigi forši, ka tāds darba vietas reāli, kur tu vari kaut ko tādu aizgūt. Nu. Man liekas, nu, kā forši, kā jūs uzturat kontaktu, varbūt tur iepriekšējo darba vietas īpašnieku vai? Jā, nu, jā, nu, tā kā, nu, noteikti jau zēl sateikt, nu, ļoti labas ēcības un tā, bet, protams, baigi bieži nestiekam, bet, jā, mans iepriekšējais priekšnieks, nu, bija tur īpašnieki, tie, nu, tos arī viņi tur daudz bija, bet, nu, kādā brīdī jau atslēdzās no tiem darbiem, un tad bija vadītājs, un ļoti saprīgs vienkārši, nu, ideāls ir tā, ka es tā domāju pie sevis, un kāda es gribēju būt vadītāja. Nu, vienmēr es zināju, es gribu būt tā kā Jānis, čau Jāni. Jā, nu, tāds, nu, riktīgi, super, nav tāds, tā kā, nu, es vienmēr arī tās domāju, ja man vajadzētu kaut mentoru, vai kaut kādu, kā Jānis darīja. Nu, tā kā, nu, es zinu, arī vienmēr darbā kaut ko, nu, viņš, nu, es kaut ko nezinu, es viņam paprastu, viņš pasaka, un vienkārši tāds, cik labi doma, vienkārši, nu, kā tu varēji tik labi izdomāt? Nu, tā kā, nu, arī tādā mierā būt, bez kaut kāda, kaut kāds notikums, kaut kāda stresa situācija, nekas nav tāds stresains, viss tāds, visu var atrisināt, un tā. Nu, tā kā, nu, jā, nu, arī droši vien mēs kaut kādā ziņā bijām, nu, jau tajā darbā nebija tā, ka es tur biju baigā stresotāji, viņš man saldīja, tā, nē, nu, vienkārši arī tad mēs ļoti, tā kā viens, nu, bijām uz vienu viļņu. Nu, jā, bet tad, nu, viņš rīktīgi patīk, kā viņš vadīja, nebija tāds,
es tu esmu boss un jūs pārējie strādājat. Nē, viss tur tāds komandas darbs, viss sadodās rokās, viss ejam uz vienu mērķi. Un, ir, rītīgi superīgs cilvēks. Tā kā jā, es esmu viņam, es jau tā, es domāju, biežāk tā, tīpaši sākumā, kā tur darīt tur to un to, vai kā labāk darīt šito, ar ko mēs tur sadarbojamies. Kaut kādi jautājumi bija, bet jā, vienreiz viņam arī pajautāju, es tur saku, es jau to negribu traucēt, viņš tur, nē, beidz, es šim varu pazvanīt, pajautāt, tev palīdzēšu un tā. Tā kā, jā, bet tikai vienreiz pajautāju. Es liekas, nē, es jau netraucēšu. Tā. Bet vēl jau, jā, ļoti daudz, ko mācījies no tādiem. Forši, ka ir bijuši tādi superīgi priekšnieki. Ko nevar saukt priekšnieki, viņi vienkārši kolēģi, superīgi cilvēki. Kā tev, dzirdējām, ka Jānis ir tāds mentors, vai tev arī kādi citi mentori, vai varbūt, tā kā sfērā tavā ir kaut kādi uzņēmumi, uz kuriem tu skaties tā kā, ka tu gribētu tieši tā kā viņi būt? Jā, palējām, ja es esmu kaut ko skatījusies, es vienmēr skatījos kaut ko lielu, es nekad tā nestījos, tur kaut kāds arī censonīts kaut ko tur dara, es, protams, pastos tur kaut ko cenšās, bet, tas nav tas, no kā es mācos, es gribu mācīties no kaut ko lielu, un tad es jau kaut ko izvēlos tur, kaut kādas lielas, kaut vai visi šie zīmoli, kā viņi savus, kā viņi tur darbojās, un, no tiem es tā vairāk skatos, kā viņiem izstās internetu veikali, kādi viņiem ir filtri, kā tās, kā šīs, jā, tā kā no tādiem lieliem, no tādiem maziem, tā es, paskatos, bet mēģinu mācīties no tāda, kur visi ir perfekti, kur es zinu, vēl tik daudz, kas jādara. Un tad es redzu, ka es neapstājos, ir jau normāli, nē, man vajag, lai perfekti, lai ir ideāli. Un tur vēl ļoti daudz darbs, tā kā nav tā, ka, es jau visu sasniegus, es nesasniegus, un vēl ļoti daudz, ko pie tās mājaslapas, tur visu kaut ko varētu vēl, tur perfekti izdarīt. Tā kā, jā, vēl viss ir sākuma stadijā vispār. Tā, nav tādā jau zenītā. Viss būs vēl tikai. Runājot par tādiem mentoriem un kaut kādiem piemēriem, es atceros, mēs arī runājām vienā no mītingiem. Es tā kā biju Londonā, arī biznesa braucienā. Es tieši iegāju tādā Oxford Streetā, tas veikals Hamleys. Un man tā kā, likās tāds baigi, wow, īstenībā tajā momentā. Latvijā neko tādu neredzi, bet pavisam cits līmenis. Arī rotaļlietu veikals, tā kā 6 stāvi, tur tā prezentācijas metodas, kāds viss ir uzbūvēts. Kā tu teiktu, ir potenciāls tā kā tev, teiksim, izaugt līdz tādam līmenim? Droši vien, es nezinu, Liepāja noteikti ne, bet Rīgā var jau būt, ka varētu, bet tas noteikti nav mans mērķis, ko es eju. Es vairāk ir tādu mērķi, ne tādu fizisku, ka tur cilvēku var nākt un masveidā un pirkt. Arī to var, bet tas galvenais mērķis man ir, drīzāk visu, internets ir vienkārši nebeidzams, tu arī tur internetā vienkārši uzburt, vienkārši tik skaisti, visu, tik labi, tu visu ļoti labi tu var izdarīt. Un arī, tas tev nekā neierobežo ar kaut kādu lokāciju, kas man ir ļoti svarīgi. Mēs esam šeit Liepājā, un skaists veikaliņš un tā, bet to jau var ļoti maz baudīt, bet es varu aizsniegt Rīgu, es varu aizsniegt Daugavpils, varu Lietuvu, un ne tikai Lietuvu, var izplasties vēl, un Eiropu, un visu kaut ko. Tā kā uz to es šobrīd vairāk bāzējos, bet, protams, arī gribētu tādu veikalu aizraugt un ar saviem bērniem paspēlēties un tā. Tā kā šādi. Jā, runājam par uzņēmumu attīstību, varbūt tev ir bijis kaut kāds grūtākais brīdis vai kaut kāds brīdis, ka tu gribētu tā kā, aizvērt uzņēmumu vai tādu nav vispār tā kā bijuši? Nē, tāds nav bijis. Nē, tāds tiešām nav bijis. Jā, nekad, visu laiku ir ļoti laimīgā kārtā, visu laiku viss rādītāji gājuši uz augšu, un ne jau tur nenormāli, bet, visu līgni iet uz augšu, un kaut kādā brīdī vienkārši, wow, kas tur notika, un tā, piemēram, tad, kad mēs sākām sastrādāties, tad tiešām bija tāds liels pagrieziena punkts. Jā, tas bija liels pagrieziena punkts. Tad, protams, katru Ziemassvētku ir milzīgs tāds, un arī Ziemassvētkos, un kā cilvēki ir tik sapērkās, ļoti daudz jaunu klientu, visiem visu vajag, un tad, daudz cilvēku, es jau tur statistikās redzu, kas iepērks pirmo reizi, kas iepērks jau 20. reizi, vienkārši tik priecīgi. Bet, jā, daudz Ziemassvētkos iepērkās pirmo reizi, un tad tāds, Ziemassvētki beidzās, un tā peļņa tā kā pagājis, bet tā nav, tāpēc, ka cilvēks saņems ļoti labu servisu, visi solījumi ir piepildīti pārsvarā gadījumos. Cenšamies, to nākamās dienas piegā, un cilvēki tik pateicīgi, ka viņi nākamā dienā saņem, un, viņiem ļoti labs tas, sajūt pēc tā, arī pēc tiem Ziemassvētkiem, un viņi atgriežas janvārī, viņi atgriežas martā, un beigās man, pēc Ziemassvētkiem atkal tāds būsts, un vienkārši, viss tur atgriežas, ne viss, bet liela, laba daļa. Un tagad tā kā es ļoti priecīgi par tiem, kas nāk atkal, viņiem nav tāda vilšanās, viņi kaut kur iegrābušies, arī visas problēmas, ja kaut kādas tur ir, atrisinām, nav tur
nedēļām jāgaida uzreiz, jā, viss atrasināsim. Nu tā, es esmu arī priecīga, ka mēs vēl to varam, jo tad jau, ja mēs būsim tur nenormālākais kandors, milzīgs tur, tas jau viss prasa laiku, viss tā cilvēku apčubināšana, sarakstīšanās, zvani, tur čats un tā, tur kaut ko atrasināt, tur detaļas vai kaut kādas rezerves daļas. Nu jā, bet, šobrīd ir forši, ka var tādu privātu, katram tam cilvēkam iedot tādu privātu, privātu brīdi. Jā, tā, kad iedziļināties riktīgi un tā. Tālūk. Jā, tad, kad droši vien aug tāds milzīgs jau liels kantors, tad vairs nevar to personisko nodot. Jā, bet šobrīd vēl var. Un tā. Jācer, ka pie tā arī paliksim. Jā, ka varēs. Katram vienkārši droši vien atkal vajadzēs klienta servisa, kaut kādu cilvēku atsevišķu. Ka vienkārši vairs nevarēs viens cilvēks izdarīt ļoti daudz. Viņš varēs izdarīt kaut kādu vienu konkrētu, kaut ko apkalpot. To problēmu situāciju risinātājs un tā. Tagad vienkārši viss apmēram dara visu un jā, kaut kāds jau iestrādīts ir, kur kas, bet, jā, ar laiku jau vajadzēs kaut kā striktāk noteikt, kas pa ko atbild un tā. Lai tā kvalitāte nepazūd. Kaut kas ir aizmirsies, tur pa 3 galvām, man likās, ka tu. Jā, tā kā tā. Jā, tas ir svarīgi, kad uzņēmums aug. Mēs, teiksim, pēdējais tāds mums darbinieks, kas pievienojas, tas ir komunikācijas speciālists. Un tad attiecīgi atbild tieši par to, tā kā to, kā tu minēji, privāto momentu ar klientu, jo tas, es piekrītu, ļoti svarīgi. Pat, pēc pieredzes, teiktu, tu var sniegt labu rezultātu, un tāpat klientiem ir vajadzīga tā komunikācija, ka ar viņiem pārunā, apjautājas, kā viņiem iet, kā viņi to visu redz. Un tā kā es varētu ieteikt to pašu, varbūt vienkārši ieviest, ka ir kāds cilvēks, kas, attiecīgi to jūsu odziņu saglabā, kas jums ir uzņēmumā, jo es skatos, ka jums tā kā tas arī ir tāds viens no veidiem, kā jūs to klientu arī piesaistat. Jā. Ja runājam tieši arī par klientu piesaisti, varbūt tev ir kaut kādi izteiktākie kanāli, kā tieši tev atnāk klienti? Top 1 kanāls noteikti ir Google. Gan organiskā Google, visi tie SEO tekstiņi un arī, ka SEO joma ne tikai no manas puses sakārto, bet arī, profesionālais atbalsts tur ir bijis. Ka tas arī, tā dabiskā Google man vienkārši, cilvēks meklē Little Dutch leļu māju, viņš atrod mani, tā kā uzspiež reiz man link. Tas ļoti daudz atved cilvēks. Un arī apmaksāts reklāmas Google. Jā, vispār Google, tas ir mans lauciņš, man tas patīk. Arī Instagrams jau, protams, tur vajadzētu vairāk droši vien, ko sponsorēt un attīstīt un tā, bet ļoti, es jau redzu, un arī pat, ja tas cilvēks atnāk no kaut kādas reklāmas, vai viņš atnāk, no kāda veida tās Google reklāmas, viņš tāpēc, viņam rītīgi patīk šo visu pieredzi, visi forši, viņš nākamreiz ienāk jau pa taisno, viņš vairs nenāk caur reklāmu, viņš jau nāk pa taisno, un otru reizi, trešo reizi un tā. Tā kā, šāds, tas ir mans galvenais, kurus dabam klients. Jā. Jā, tas arī ir tāds īstenībā tas kanāls, kas tev ir aktīvākais, kā es tā kā redzu. Un, man liekas, viņš arī ļoti tā kā labi ir aizgājis. Un es redzu tādu atšķirību tajā tā kā nozarē, jo parasti, man liekas, vairāk spiež tie rotaļlietu veikali uz kaut kā to Instagram tieši. Bet te ir tieši, man liekas, otrādi, ka tev tas search ir ļoti labi aizgājis. Un, man liekas, tā uz zināšanas par to, kā mājaslapu pareizi jāizveido un tā kā viņa jāuzlabo arī un kādu kanālu jāizmanto, tas, man liekas, arī tev visvairāk tā kā ir palīdzējis. Jā, tas man bija ļoti svarīgi. Un arī, man ļoti liels prieks bija, ka jūs vispār, pirms 10 gadiem uzrakstījāt, uzzinājāt, kad tu pieslēdz profesionāli arī uzreiz citu lietu. Viņš zina savu lauciņu pilnībā, nevis es tur bišķiņu, bet vienkārši viņš zina visu padziļināt, tur to SEO, visu līniju. Un tāpatās, tad, kad es domāju, es pati tur iemācīšu uz Google, es tur pasīros video, pat sanāks viss tās atslēgas vārds un tā, bet, labi, es tur sāku kaut kādas naudas tur ieliku, bet, kaut kādu, vienkārši dzīvoju ticībā, gan jau, ka tur viss strādā un viss ir normāli. Jā, bet tad, kad jūs pieslēdzāties pat man, varbūt mēs bišķiņ tur palēlinājām budžetu, bet vienkārši viss cita bilde, vienkārši pēkšņi tie cilvēki nāk, un es jau redzu izsekošanā, ka viņi nāk no Googles, un, vienkārši nav vairs un tērēt to naudu tev pašam, tāpēc, kad tu jau nezini, kā to visu ieslēgt, tev liekas baigi vienkārši ierakstu atslēgas, bet tā nav, tur vēl visādas zinības, tur apakšā, tur, tā kā jā, es esmu ļoti pateicīga. Vispār, ir vērts, ko es jomās piesaistīt profesionāļus. Pats tu visu nevar iemācīties, un varbūt arī nevajag. Noteikti nevajag, tu visu nevar izdarīt viens. Tas ir arī, tā kā manā uzņēmumā, es arī redzu to, ka pilnībā visu tu neapgūsi, lai gan tu gribētu, kaut kādai varbūt
es teiktu, ir saprašanai jābūt par katru to virzienu, bet, man liekas, ka ērtāk ir, tomēr speciālists, bet, jāizvēlās labs, tā kā arī, ja tas ir, jebkurš tā kā speciālists, vai tas mājaslapu izstrādes, vai SEO, vai klienta apkalpošanas, ir baigi jābūt kritiskam ar to. Tas tā kā mans tāds aizgūms, ko es esmu ievērojis. Ja mēs runājam par pašu uzņēmumu, tev ir varbūt kaut kāda daļa, kas tev pašai visvairāk nepatīk, ko darīt ikdienā. Kas nepatīk, ir visādas problēma risināšanas, bet, pārsvarā tās problēmas ir, kamēr patīk problēmas risināt. Bet ne tādas problēmas, ka, tur kaut kas jāskārto, jāuzlabo tās. Man problēmas patīk kaut ko uzlabot, bet, kad, kaut kāda brāķēta prece vai kaut kas tur ir salūzis, kaut kāds tāds, tas, protams, nav superīgi. Jā, tur kaut ko meklēt, kaut to jauno detaļu, tas droši vien nevienam baigi. Nevar būt baigais hobijs, mīļākais darbs, bet un tāpat tās var atrisināt. Vienkārši paņem, izdara un atrisin. Tad tāds, kā var elpot mierīgi. Tagad tu mēģini fiks atrisināt, lai, šis ir izdarīts un tā. Tas, klientu, ne pat atbalsts, bet vienkārši problēmu, kaut kādus brāķu gadījumu un tādu, kas nav ļoti daudz, bet tā kā ir, tad, tur tā jāiespringst fiks ātri atrisināt un tā. Bet jā, tādi gadījumi nav daudz, nav tur vajadzīgs atsevišķs cilvēks, problēma risinātājs tieši tādā ziņā. Jā. Kā tev liekas, ja, teiksim, kādas tās problēmas gadās, vai labāk to būtu deleģēt, vai tomēr liekas, ka tu ātrāk to atrisinās nekā kolēģis kāds? Jā, protams, ka man jau visu laiku, es jau tur visu zinu, kam ko uzrakstīt, ražotājiem tieši uz kur ēpast, kas man tur jāprasa un tā. Bet, visu laiku darīju pati, man likās, es visu varu nodaļāt, bet šito, es nevaru. Viņas taču nezinās tur, kam tur tieši jāraksta, viņas nezina to cilvēku, es zinu to un šito un tā. Bet, bet tad, kad es biju aizraukus un kaut kāds jau problēmas kaut kur ir, es sapratu, es varu, es šeit pateikt. Jā, es, uz to ēpastu, un viņas pašas pēc tam pastos ēpastā, viss tik labi atrisināts. Tā kā man likās, es jau tikai varbūt mācēšu tā uzrakstīt kaut ko, bet taču beidz, es neesmu. Man ir superīgi cilvēki. Un tā kā, viss ļoti, es vienkārši lepnu, vienkārši lasu un vienkārši baudu to ēpastu. Ka bez manis arī viss var notikt. Un es arī šo lietu, ka man likās, tāds problēmas, tas ir pasārežģīti. Jā, bet nav. Bet, ja tu ir superīgi cilvēki un darbinieki, tad tu vari ļoti daudz ko uzticēt. Cilvēks priecīgs, ka viņš kaut ko, nevis kaut ko, bet visu zina. No A līdz Z. Tā kā tu zini, nav tev jautājums, kā man tagad rīkoties. Tu vienkārši zini. Tas ir baigi superīgi. Es patīkami pārsteigts par to, ka tu esi atradus baigi labo komandu. Tas parasti, reāli tā kā to reti var dzirdēt. Viens cits podcasts bijis ar vadītāju skolu, kur, viņam tā kā tas process ir atstrādāts reāli, un tā kā es redzu to arī paralēli ar tevi, ka tev arī tas tā kā ir baigi izdevies. Jā, bet tas nav bijis tā kā mans nopelns, ka es tur ļoti uz kaut kā meklēju. Vienkārši tā ir sanācis un vienkārši tik ļoti paveicies. Jā. Man liekas, tādi pozitīvi cilvēki, kā tu, viņi vienkārši arī piesaista to pozitīvo ar to labo. Tāpēc tev arī tas ir tā sanācis, jo, kad tu neesi pozitīvs, tad attiecīgi tu piesaisti tos, kas arī nav tādi pozitīvi. Man liekas, tā ir tāda, viena lieta, tā kā saka, pasaki, parādi man savus draugus, pateikšu, kas esi tu pats, tā kā, man liekas, tas dzīvē ļoti labi strādā, ka tu piesaisti tos, tādu pašu enerģiju, kā tev ir. Tev varbūt ir kaut kāds arī sadalījums par to problēmu risināšanu un stratēģiju, vai kāds vispār izskatās tava ikdiena, ko tu dari tā kā uzņēmumā? Tieši es, jā. Es vispār pēdējā laikā, es ļoti priecīgi, tagad vasara sāksies, viss, un kad tev ir darbinieki, tā ir tā dāvana, tu vari nodoties arī kaut kā aiziet, paspēlēt tenis, nodoties hobiju, pabaudīt sauli, tu zini, tur viss notiek, protams, tu zini, ka tev vajag attīstīt uzņēmumu, tev vajag tur darīt tās lietas, ne ikdienas tās, bet, attīstīt, domāt uz priekšu un tā, tas vienkārši, tā ir tāda, kas man teikt pamainījies, ka man ir tik superīgi darbinieki, ka es varu arī, tā kā, es šodien nebūšu vienkārši. Tas ir tik superīgi, tas ir brīnišķīgi. Jā, bet, protams, tā nav ikdiena, ka es tikai vienīgi baudu dzīvi un tā, nē. Bet, pa lielam, tagad nesam mums ir pievienojusies trešā superīgā meitene, Beatīte. Jā, tā kā, tagad arī tāds, pārmaiņu laiks, viss kaut kas ir nodots, un man tāds, es arī atnāku šeit uz darbu, bieži viens paliek mājās, jo tad es vairāk tur arī koncentrēties, tur, pasēt pie datoru, tur, kaut kādas jaunas lietas izdarīt. Jo tad, kad es atnāku šeit, man te ļoti patīk, man patīk satikt savus kolēģis, foršins, draudzens.
Un, nu jā, un tad es arī tur, es gribu pakot, es gribu visu darīt, es gribu tur paēst viņam pusdienas, ko, nu es visu gribu arī būt šeit un tā. Un tad man atkal nesanāk tāda pastrādāšana liela. Tā kā, nu jā, bet pa lielam, jā, nu es esmu ļoti veiksmīgi. Man liekas, es esmu pārāk daudz jau nodalģējis. Es nezinu, man jātaisa kaut kāds jauns projekts. Un tā, bet, nē, nu darbiņš atradīsies, jo viss kaut kāds jau vēl ir idejas. Viss kaut ko vēl var attīstīt. Un, nu, ļoti forši, ka es varu, nu, tam cilvēku uzticēt, un viņi arī ļoti kvalitīvi izdara. Man vairs mums nav jāskatās tur, kā būs vai nebūs. Nu, vienkārši būs ideāli. Jā, Es būs domāju, labi. tev ir jātaisa vēl viens veikals, bet Rīgā. Paldies. Jā, tā kā, man liekas, Jā. šīs nots tas ir jāizdara. Jā, kā- bet nu viss Rīga var nākt, rocketbaby.lv, lūdzu nāciet, es jūs gaidu. Es, Beāti, Terēzi, viss gaidu. Jā, ja tu skaties šo podcastu, tad ieej rocketbaby.lv un nopērc kaut ko. Jā, promo. Promokods Ahead Media. Jā, sarunāts. Tā. Un varbūt tev ir bijis kaut kāda arī tāda interesanta vai absurda situācija, kamēr tu šo biznesu esi tā kā uzsākus līdz šim brīdim. Nu jā, nu tādas milzīgas, tādas neveiksmes vai kaut kas tāds, nu ļoti apbēdinoši tāds palēm nav bijis. Bet, nu jā, nu vispār kā tas sākās manā mājā. Un vienā istabā, kur bija kādi 15 kvadrātmetri, nu vairāk, man liekas, toči ne. Un tad, nu tur man bija visas preces un visu, nu tā kā Lego klucīši vienkārši tā saliks, tur, nu katrai lietiņai savu vieta, un tur, nu nav tā kā veikala, tu visu redzi, tu neko neredzi, tu redzi tikai kaut kādas sāniņas, kastē. Nu jā, nu, tu jau vairs visas sienas piekrāmēt līdz augšai, nāk vēl preci, jo es jau neapsveicu, man, jēpēr kaut tās, vēl jaunu ražotāju, man tā istaba vienkārši aug, un tu jau tur grēdas, un mēs tur, man atnāk darbinieci, un mēs tur abas pa divām tur kaut ko pakojam, nav īsti pakošanas galds, kā man tagad ir, nu, sapnis piepildījums, jā. Nu, kaut kur tur uz kaut kādas maliņas pakojam, vai uz kaut kādas pabīdam, tur kaut kāds dators nos, tad tur skočojam visu, nu, bet tāds, nu, jautrākais notikums noteikti bija Ziemassvētki. Nu, ne šie, jo šos jau mēs bijām šeit, un tas bija vienkārši superīgi. Ļoti plaši, tu vienkārši izpausties. Bet jā, iepriekšējais Ziemassvētki vēl bija 22. gada Ziemassvētki bija tur, un tas viss ar mēs tur vienkārši smiedamās, vienkārši izsvīdušas, tur klubdamas, krīsdamas pār tām kastēm, atnāk paleti, noliek sētā, sniegs, lietu, sladraņs, tur kaut kas, tur plēbs taisam vaļā, tur pēc 15 minūtēm uz kurienes pakaļ precē. Mēs tur, nu, varam vaļā tās kastes, fiks, rojam ārā, ko tur vajag, tāpēc, kad rīt ir jāsaņem, tad cilvēkam nevar. Paspēja, mums visu jāpaspēja. Jā, un tad tur arī tur padomā šito, tur atrod to, un tad mēs tur sitāmies. Nu, vienkārši nevar nepaklupt, tu vienkārši visur ir prets. Uz sētā, sniegā, un tu glābi tās preces un pārpako, un, nu jā, Ziemassvētki bija ļoti jauki. Nu, tieši tajā istabā tas bija, nu, īpaši brīdis, vajadzēja to uzfilmēt. Man liekas, ka, nu, varbūt ir kāda smieklīga bilde, to vajadzētu kaut kur ierāmēt. Jā. Baigi forša pieredze izklausās. Jā, nu tā forša, ka tev, nu nav tāds pukstošs darbinieks, kas šie pa darba apstākļi. Nē, nu vienkārši mēs tur smējamies kopā, vienkārši. Rītīgi forši. Tāds piedzīvojums. Jā. Vai tev ir varbūt, nu, kaut kāda ideja vai vīzija, ja tu to uzņem sāktu tā kā no nulles atkal, kaut kas, ko tu darītu savādāk, teiksim? Tā, man liekas, ka baigi, nē. Viss tiešām ļoti gājis tā plūstoši. Nu, neesmu neko tā sasteigusi. Man, protams, visu kaut ko gribas. Es gribētu tā, es gribētu šitā un tā. Bet, nu, es jau saprotu, es tā kā neskrien baigi notikumiem pa priekšu. Nav tā, ka es uzreiz tur ieguldu kaut kur. Nu, es to vienkārši nevaru šobrīd atļauties. Nu, viss notiek soli pa solītim. Es zinu, ka es to sasniegšu, bet, nu, es nevaru to tagad. Nu, es zinu, pēc pusgada vai pēc 3 mēnešiem un tā. Tā kā, nu, man liekas, ka viss tiešām noticis ir īstajā brīdī. Bez tādiem, ja varbūt es kaut ko tur būtu sasteidzinājis. Un tad vienkārši varbūt es kaut ko nevarētu samaksāt. Un tad kaut kādas problēmas rastos, bet nē. Un tiešām neesmu skrējis notikumiem priekš un viss ir savā laikā noticis. Un tāpēc varbūt arī ir tā, nu, brīvi, bez tāda spiediena milzīgi. Nu, ka man jāpārdod tik un tik. Nu, jā, ka ir ļoti forši viss. Aug līdzi iespējām un, nu, viss ir ļoti skaisti. Un kā tu pati esi, teiksim, pamainījusies, nu, es teiktu, es no savas puses, tā kā, es teiktu, nu, tas Rihards, kas bija iepriekš, pirms viņš uzsāka Head Media, tā kā ir cits Rihards nekā tagad. Vai tev arī ir tāpat, kā iepriekš tu biji cita Ilze, un tagad tu esi Ilze Rocket Baby pieredzi? Jā.
Jā, noteikti daudz, kas tur ir kaut kādi. Jā, jā, vispār ļoti daudz kas pamainījies. Visvairāk pamainījies pirkšanas jautājumā, naudas tērēšanas jautājumā. Agrāk tā ir nauda, vienkārši, tu nopelni naudu, un tu vienkārši kaut kur iztērē. Tā kā nopērts bikses, nopērts to, nopērts vēl kaut ko. Un tagad tāds, es zinu, ka tā nauda, man ir 100 eiro, es viņu vienkārši iztērēju, bet es viņu arī ieguldīju. Un es no tās 100 eiro dabūt varbūt 130 eiro, 150 eiro. Un tam tāds sajūta, nē, tagad jau bišķiņ mierīgāk, tad nav viss, palielina preces ir daudz iepirkts. Nav visu laiku spiediens, ka katrs eiro jāieliek uzņēmumā. Bet jā, par to, ka es no tās naudas, viņu nevajag tērēt, viņu vajag ieguldīt un likt tālāk. Jā. Tas ir tāda ļoti izmaiņa manā dzīvē. Nekad neesmu bijis baigā tur tērētāji un šikātāji, vienmēr varēja tā, normāli tā, adekvāti tērēt naudu un ietaupīt, ja vajag un tā. Tāpēc arī varbūt nav bijuši kaut kādi neapdomīgi tādi lēmumi, tādi šausmīgi ekstrēmi, ka es kaut ko uzreiz uzbliežu, nedomāju par sekām un tā. Un tas sākums arī bija tā, ka es jau uzreiz gribēju, tad, kad es palaidu šo internetu veikalu, man uzreiz, es vispār tā sākumā beig nerādīju, kas es tādā esmu. Tur nerādīju savu seju, man tāds, es sākumā bija, lai var lepoties, un tādus tikai parādīšu, tas ir mans, un tā. Nebija tā, ka es uzreiz, visur lieku, visu atbalstīt mani, man ir savs kantorīts. Bet, tā nebija. Bet arī, tas sākums bija tāds, ko es pie sevis tā uzņēmām. Man patīk, ka internetā tu var būt jebkas, kas tu vēlies būt. Arī tu pats var būt, bet arī uzņēmums var būt jebkas, kas tu vēlies būt. Tu vari būt tāds, tu vari būt nesmuks, tu vari būt smuks, tu vari būt vienkārši pinterestīgs, visāds. Un es uzreiz, es vēl draudzē vienmēr tā, iesmēju, fake it till you make it. un es tā arī darīju, es baigi izskatījos nenormāli liela, bet kāda ir realitāte? Tas ir, manam mājaslapā liekas, tur tāds tik smuks veikaliņš, bet viņi redzētu realitātē, kāds ir šis smukais veikaliņš, vienkārši saspiests kaut kāds kastes tur vienkārši, nenormāli piebāzt istabu, un tur kaut kur tu tur skoču un daries un tā. Jā, bet, fake it till you make it, un kaut kas ir jau uzmeikots arī, bet, tāda man dzīves debija, nezinu, moto. Līdz kodam brīdim. Tālāk. Interesanti īstenībā. Ļoti interesants to stāsts un baigi pozitīvais. Es nepajautāju vēl, kā tev ģimene uz to skatās. Mēs iepriekšējā podkastā runājām ar Soulstone Daini. Tā kā bija tas jautājums, ko tev ģimene domā vispār par to, ka tu esi uzņēmēji un uzsāk šo visu? Jā. Nebija uzreiz tā, ka es tur visiem pateicu, es tagad man būs uzņēmums. Es tur vienkārši vakariem kaut ko darīju, un līdz brīdim, kad kaut prets bija jāpasūta, tad tāds, tad kā bišķi tev tā sāc stāstīt. Kaut kāda reakcija, protams, bija atbalstoša, nebija tā, ko tu tur krāmējies, tā nebija. Bija, viss tā kā normāli, bet, tagad jau, kad es ar viņiem parunāju, esmu savu draudzenē, ceru sāk, jā, tu vari, bija tāds sajūta, labi, darbojies, bet nebija tā, taču ir taču daudz tādu veikalu, ir daudz veikali, kāpēc lai nāk pie tevis, tā kā, piemēram, arī kāds no ģimenes tā teica, kāpēc lai nāk pie manis, taču ir daudz veikalu, es arī tās sajūtu, es jau to zināju, ka ir daudz, bet man bija kaut kāds sajūta, kāds jau atnāks arī pie manis, un, labi, man nevajag, lai viss atnāk, kāds taču atnāks, un es darīju, cik vien es labi varu, izdarīju visu maksimālo, ko es varēju, un tā arī, viss mainījās, un kāds tiešām atnāk pie manis, tas ir pateicīgi. Jā, un tā kā, sākotnēji ģimenei bija tāds, darbojas, bet, palielam jau, ir jau piedāvājums, nav tā, ka es kaut ko ražoju unikāli un tā. Jā, varbūt netik skarbi, neteica skarbi, tas bija tas skaists, to sajūtu un tā, bet man tāds, man vienalga, tad nekas nevar noiet greizi, es vienkārši tāpat pamēģināšu, nav tās bulcītas, es viņas iztirgošu kaut kur, kaut kad. Tā. Man liekas, tas ir forši īstenībā, ka, man liekas, tas tā kā tu spēj, motivēt sevi, pat ja kāds cits varbūt, pilnībā 100% netic tev, man liekas, tā ir tā viena no svarīgākajām daļām vispār kā uzņēmējiem, ka tu reāli tici tām, ko tu dari. Jā, mums, teiksim, tas ir ar to reklāmu mājaslapām SEO, ka mēs reāli vēlamies palīdzēt tiem uzņēmējiem, kuriem Latvijas un ārzemju tirgū tas nav sakārtots. Mums tas pakalpojums vienmēr tāds transparents arī ir, un mēs esam vienmēr tā kā strādājuši arī uz to labo rezultātu ar katru klientu. Man liekas,
tavs uzņēmums ir kaut kas, nu, tā kā arī tāds pierādījums, ka jūs tik ļoti pozitīvi un, nu, tajā sarunā arī tas parādās, ka tev tik forši kolēģi ir apkārt un, nu, reāli tā kā esmu pārsteigts īstenībā par šo, ka tas jā. tik forši aiziet, jo parasti, nu, tā vidējā saruna uzņēmumi ir, nu, mums tur bija kritums kaut kāds un tas, bet to galīgi nedzird no tavas puses, tā kā, ka kaut kāda Jā. tāda negatīvā puse būtu bijusi. Jā, ne, nu kaut kāds varbūt tāds, kāds mēnesis tāds, kāpēc nepēr, bet, nu, nekad nav bijusi tāda bēda. Nu, es man nevaru nosaukt, bet, nu, nē, nav bijusi bēda. Visu laiku viss ir gājis labi, man nekad nav bijis nekāds kreņģis, tur kaut kas nestrādā, viss vienmēr bijis labi. Nē, nu, arī atbalsts man vienmēr ir bijis, un arī no ģimenes tur, nu, kaut ko atvest, kaut ko palīdzēt, aizvest fiksas pakamātes, kaut ko nokavēju, tur tētis palīdz un palicis savāds, un, nu, kaut ko vienkārši, nu, iesaistās, visi gatavi vienmēr palīdzēt un tā. Un, jā, viss ir atbalstoši, viss ir pozitīvi. Un tā, skaisti. Ok, palielam tādu foršu sarunu. Un gribēju pāris jautājumus varbūt ārpus biznesa. Vai tev ir kaut kāds seriāls vai filma, kas tev vislabāk raksturo? Jā, nu es neesmu, baigies filmu. Nu jā, nu kaut ko es esmu redzējis, bet, nu, droši vien arī, jā, nu pēc kaut kāda manas dzīves pozitīvismu. Nu, noteikti, nu, arī man ir seriāls Friends, kas visiem ir viņš, nu, varbūt tas tāds, nu, ka es esmu, tas varētu būt tāds mans, jo, nu, es arī esmu draugu ieskaut, nu, man ir kaut kāds, nu, ne visi pasauli man draugi, bet, nu, vienkārši man ir tāds kodoliņš, mēs esam šausmīgi cieši, un visi tādi ļoti atbalstoši, ļoti forši, un, nu, vienkārši tāds superīgs kodoliņš, gan ģimenē, gan tur tuvākie draugi. Tā kā jā, palēm es arī dzīvoju tādā ļoti laimīgā burbulītī. Nu, citreiz liekas, nu, varbūt paklausies ziņas, kā viss kaut kur iet, un kā citiem iet, un kā citās ģimenēs iet, un kā, nu, kādam iet, bet man tiešām es, nu, jā, liekas, pasauli ļoti labi, bet, nu, tāpēc, nu, es dzīvoju kaut kādā tādā superīgā burbulī, bet, nu, tā tiešām laimīgā. Nu, arī jau no ģimenes sākot. Un, jā, vienkārši tā, nu, tā, jā, tāpēc Friends. Nu, ka tiešām viss tāds ļoti jauks, tā kā seriāli. Jā, nu, kaut kāds kritums jau ir, bet palēm viss ir ļoti skaisti un saulaini ikdienā dzīvē. Jā. Forši. Vai tev ir varbūt kaut kāda ārpus normas lieta, kam tu tici, nu, kas tev palīdz tā kā būt motivētai? Nu, teiksim, vai tā ir citiem tā ir reliģija, kaut kāda astroloģija, manifestēšana, kas tev ir Jā. tāda lieta? Jā, nu, šie manifestācijas tāds nē, bet, nu, jā, es esmu kristiete, un, nu, no kristīgas ģimenes ļoti, nu, arī ļoti cieši kristīga ģimene, uzaugusi draudzē, un joprojām, un man vislabākie draugi arī nāk no turienes, un tur es arī izveidoju visu tādas, nu, vispār, kas es esmu, visu tādu man bērnības draugu, nu, tos, kurus tur iepazīstos, viņi man joprojām līdzi, nu, tagad. Nu, mēs arī palējām, nu jā, un visu laiku tu esi bijis tāds pasargāts no visādām ļaunām lietām. Nu, arī tas ir kaut kāds mans vērtības iespaidojis, kā, nu, kas man patīk, kas man nepatīk, no kā es izvairos, un kuras nē, un ko es neapmeklēju, un tā. Nu jā, tā kā, nu jā, un tie draugi, kas man ir joprojām, tie arī nāk no draudzes, mums vienkārši mēs stāstam kādiem draugiem, mēs tur Svētskolas nometnē vai jauniešu nometnē, un vienkārši viss superīgākos, nu, tādas jaunības atmiņas, vienkārši no visām baznīcām un jauniešu visām darīšanām un aktivitātēm. Un vienkārši tāds, nu, viņi to nav piedzīvojuši, man liekas, es vienkārši tur uzaugu, tā ir manā kaut kāda, mans kodols, nu, kur joprojām tādā, nu, arī, kas aiziet draudzes, tā ir man vēl viena ģimene, tāda, nu, arī tāda laimes vietiņa, vienkārši tāda savēja cilvēku, visu tādā mīlestībā, un tā. Ļoti forši, jā. Tagad tā ir tāda. Ļoti interesanti, ka tādas cieši saikni ar to ir, un, man liekas, tas ievieš tādas, nu, ģimenes vērtības, kas tev tā kā atbilst arī šim biznesam, tā kā to parādīt, tā kā baigi forši. Jā. Mums ir tāda viena lieta, kas ir atbilstoši šim podkāstam. Mēs esam ielikuši tādu, nu, tā kā manifestāciju, ka tu uzraksti uz lapiņas, kad tu sasniegsi to kopējo 1 miljonu apgrozījumu. Tas ir vienkārši datums, un tā kā tev jāuzraksta, mēs tu viņu ieliksim aploksnē un paglabāsim pie sevis, un tad, kad tu sasniegsi to 1 miljonu kopā, tad mēs tev paaicināsim uz nākamo sēriju. Ļoti labi. Tad jāizdomā stratēģija vai ļoti vēl vai ļoti āgri nākamgad. jā, to kaut ko izdomāsim. Laika kapsulu.
Jā, te re, kur būs lapiņa un aploks. Ļoti labi, šo pēc tam iebetonēsim kaut kādā pamatā. Mēs paturēsim Henmīdī ofisā. Labi, droši vien. Lai mēs varam Pēc izvilkt. tam es tā kā parādīšu jau visai Latvijai, visai pasaulē. Nē, tu uzrakstīji un Es nevienam nerādīšu, nesaki. jā. Un Labi, tad tā kā nerādīšu. ieliec aploksnē un mēs viņu skatāmies tikai tad, kad tu esi 2. sērijā. Ļoti jādomā. Nu jā, drīz tiksimies 2. sērijā. Ar 1 miljonu. Tā. Nu, mana prognoze ir nākamgad. Nu, paldies, jā. Nē, nu es tā, es pastīju, jā, tur to gadu apgrozē. Nu, protams, atkal viss paliek labāk tur. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, bet, es nezinu, pēc gada, vai pēc 2. Bet, es uzrakstīšu kaut ko. Tas, lai paliek noslēpums. Tā, kas šogad pat gadu. Tā. 2028. Jā, tad tiekamies pēc gadiem. Jā. Es baigi labi uzrakstīju. Nu jā. Lūdzu. Okay. Labi, šo Ļoti mēs tad slepeni. noliekam. Slepena informācija. Nu jā, liels paldies, Ilze. Bija baigi forši parunāt. Tā kā liels prieks, ka mēs arī atbraucam uz Liepāju pie tevis. Jā. Es aicinu visus skatītājus atbraukt arī uz šo veikalu, fizisko lokāciju. Tā kā Jā. tev adrese ir? Kuģinieki iela 5. Julians Pagalms, ļoti brīnišķīgs kvartāls. Te mēs esam. Jā, droši braucat visi. Patā!